Valmieras pārstāvis Niks Saveļnieks. Brauc, nebija jau tā doma, es domāju, varbūt Werners arī dabūs otru balvu, par cik viņš izrauj man no rokām to rezultātīvākā spēlētāja balvu. Nu, cerēju uz šito, bet patīkami īstenībā. Ir kur tiekties nākošgad. Bija labas uzvaras, bija vilšanās, bet visā vismā sezona bija laba katrā ziņā. Gara, nogurdinoša, tagad vajag bišķi atpūsties un tad jau gatavojamies nākošgad. Jāsaka tā, ka šogad bija tiešām pārsteigums pa 7. gadu, jo, teiksim tā, ja skatās pagātnē un analizējot savus sezonas, tad viennozīmīgi jāsaka tā, ka 2009., 2010. un 2012. gads bija tās sezonas, kad es varu viennozīmīgi teikt un prieks par savu darbu. Pa pārējām sezonām, jā, arī, protams, ir gandarījums, taču to, ko es saku vienmēr, teiksim, jauniem tiesnešiem, kas ir svarīgākais tiesneša darbā, tā ir pašanalīze. Un, ja atskatoties uz iepriekšējām sezonām, tās, kuras es neminēju, tad veicot šo pašanalīzi, nevarētu teikt, ka tās bija tās labākās manā teiksim, tādā karjerā. Jā, ir bijuši labi kāpumi, bet varēja būt labāk arī, teiksim tā. Labākais futbolists Latvijā ir Andris Vaņins. Vai tu cerēji, vai tu vēlējies iegūt šo balvu, vai tu par to domāji vispār? Protams, katrs futbolists cer un gūt tādu balvu, un tas ir liels gods būt gada labākais futbolists. Ko tu atcerēšies šogad? Protams, debija 3-5 gados Eiropas kausos un Eiropas līgā. Protams, mēs izgājām no šīs grupas, arī tā bija sarežģīta grupa, un neviens nedomāja, ka Siona tiks tālāk. Bet mēs pierādījām, ka mēs varam spēlēt pret spēcīgiem pretiniekiem, un no otrās vietas mēs tikām tālāk arī. Visi kandidāti bija pelnījuši šo balvu. Arī Rakels, Dubara, Gorkšs, visi bija pelnījuši. Ja tu šobrīd ļautu ieskaties 2016. gada beigās, ko tu vēlētos, lai tu tajās vari pateikt par savu 2016. gadu? Ko tu vēlēsi tajā piedzīvot? Kā vien tālāk tikt Eiropas līgā, tur pārvarēt tādu Brāgas komandu, jā. Arī veiksmīgi nospēlēt Sionu komandā, tur varbūt vinnēt Eirokausu vietu nākošajam gadam arī, un arī veiksmīgi nospēlēt izlasē, arī, lai izlase gūtu uzvaras nākamajā ciklā. Ja tas piepildīsies un es arī pielikšu tam roku, tas būtu forši. Gads viennozīmīgi parādīja to, ka kopā mēs varam izdarīt noteikti vēl vairāk, nekā mēs izdarījām šī gadā. Kaut kāds noteikti jauns vēsmas mēs jau ienesām šī gadā komanda LV pirmajā līgā, kas parādīja no līdzjūtēju puses, un no viss bija diezgan labs atsauksmes par lietām, ko mēs teorētiski iesākām darīt šī gadā, un nākamā gadā es domāju, ka mēs turpināsim tādā pašā garā un noteikti vēl ieviesīsim kaut ko jaunu. 16. gada beigās noteikti gribētu teikt to, ka komanda LV pirmā līga komanda LV pirmās līgas sezona bija vienkārši L-līga sezona. Un ļoti labi norganizēta un bija ļoti daudz līdzjūtēju skatītāju. Tas būtu tas, ko es vēlētos teikt. Pirms es gribu pateikt paldies, bija ļoti jauks pasākums. Paldies liels Latvijas futbola federācija. Un es gribētu pateikt, ka līdz Ziemassvētkiem un jaunajam gadam ir atlicis pavisam maz laika. Un šis ir vispiemērotākais brīdis pateikt sadarbības partneriem paldies. Paldies Latvijas futbola federācijai.
Ļoti sajūsminošs tāds brīdis, kad tu redzi tik daudz zvaigznes, tik daudz izcilus cilvēkus, ja, kuri ir savā dzīvē kaut ko sasnieguši un visi kopā. Viņi tā kā, ir, un tas iedvesmo. Tas iedvesmo mani uz kaut kādiem soļiem, uz nākamiem panākumiem, mērķiem. Varbūt arī sasniegt un arī saņemt kādas balvas dzīvē. Es varu novēlēt tikai vienu uzvaru un vēlreiz uzvaru. Un, lai to uzvaru izcīnīt, vienmēr jāatcerās, ka futbols ir komandas spēle un to uzvaru mēs varam veidot tikai kopīgiem spēkiem.